Šodien Bļaujas svētki. Un tad, kad es domāju par vēsti šai dienai, es parasti vienmēr ieskatos, no ko mums Dieva vārds pēc savas sistēmas tai dienai dod. Un es to atrodu lozungos parasti, tagad jau jaunā gada lozungi arī ir iespiesti, jau tos var dabūt. Un tā šai dienai tas, ko lasīju, šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, mūsu ticību. Kāds tam sakars ar Bļaujas svētkiem? Visai liels, jo manta ir milzīgs ļaunums pasaulē. Milzīgs ļaunums. Ja nebūtu mantas jautājums, nebūtu karš Ukrainā, nebūtu citi milzīgi kari, miljardiem cilvēku paliktu dzīvi. Manta pamatā ir lielam ļaunumam. Un tikai tāpēc, ka Dieva vārds mums spēj iedot to vadlīniju, lai mēs mantu varētu pārvaldīt, tāpēc ir ļoti svarīgs arī šis pants. Šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, teiksim, mantu, mūsu ticību. Jo tikai ar Dieva žēlastību un palīdzību un pēc viņa likumiem mēs vispār spējam mantu pārvaldīt. Tas arī bija tas notikums, kur mēs lasījām dievkalpojumu sākumā. Jēzus sludina evaņģēliju, un tās ir garīgas lietas, un visi cilvēki tam piekrīt un priecājas un saka, sludina vēl, mēs gribam dzirdēt, ko tu sacīsi. Un tad pēkšņi viens no pūļi saka, Jēzu, man izdarīja mans brālis pāri. Viņš nesadala mantojumu. Vecāki ir miruši, mantojums nonāca viņa rokās, un viņš uzurpējas par to, bet man arī ir daļa pie tā. Tā ir netaisnība. Kā var būt netaisnība? Iejaucies to ar savu autoritāti un sakārto. Ir labi, ja vecāki paliekot gados domā par to, kā sadalīt mantojumu, lai bērniem nav jāplēšas. Tas būtu jādara tiem, kas paliek vecāki. Bet, ko lai dara? Tas tā bija noticis un iestājas liela netaisnība. Un tā liekas, ka Jēzus saka, tiekat paši galā. Mani neinteresē tās zemes lietas. Mēs runājam tagad par dvēseļu glābšanu, par mūžīgo dzīvi, par to, kas sagaida mūsu debesīs. Ko te jūs ar to mantu jaucaties pa vidu? Un tā vien liekas, ka tā cilvēku un arī Bībeles lasītāji bieži vien lec šiem pantiem pāri. Es nekad neesmu dzirdējis, ka par tiem sludināt. Tās, viņš nevietā, un pārējie viņi ieduknīja un sacīja, ko tu liecies mierā? Tas taču neattiecās uz to, ko Jēzus sludina. Un Jēzus arī saka, kas man iecēls jums par mantas dalītāju? Bet Jēzus nevienu neatraida arī tad, ja cilvēkam liekas, ka viņš tiek atraidīts. Ir vēl viens atraidījums. Tas, kad tā sidonieša sieva atnāca un lūdza par savas meitas dziedināšanu, un Jēzus viņu noraida, mācekļi tur uzmācās un saka, atlaid viņu, ko viņi tur visu laiku bļaustās mums aiz muguras. Un tad viņš saka, neklājās sunīšiem atņemt ēdienu un dot bērniem. Un tad liekas, absolūts noraidījums. Bet tā sieva uzķer to, ka Jēzus viņu nenoraida. Jo Bībelē ir 2 vārdi attiecībā uz suņiem. Tas viens vārds ir tas, ko Atklāsmes grāmatā ir saka, tur nenonāk suņi. Tie bija tie, kas iet pa ielām bez saimnieka, suņi, kas kož kājās un apēd netīrums. Un otri suņi ir tie, kas sunīši, arī šeit tajā tekstā ir sunīši, tie klēpi sunīši, kas dzīvo kopā ar ģimeni, kas staigā pa istabu, kuri guļ pie kājām tad, kad ēd. Viņš saka, tu neesi tas suns, kas klaiņo, bet tu arī neesi vēl bērns, tu neesi Ābrama dzimums. Bet viņi saka, bet sunītim tikko nokrīt, kas zemē, tas ir sunītim. Tātad man arī nokrīt zemē.
Jēzus saka, tu uzķēri to domu. Tiešām tavu meita ir dziedināta. Kas šeit ir uzķerts par domu, ka Jēzus nenoraida šo cilvēku? Un vairākas patiesības mēs šeit ieraugam, ko Jēzus ar to līdzību par bagāto cilvēku saka. Viņš stāst uzreiz līdzību. Kādam cilvēkam viņa lauks nes milzu rāžu, un viņš vairs nezin, kur to rāžu likt. Viņš jautā, ko lai es daru, man ir par daudz. Tā jau mums šad un tad gadās, ka mēs stādam ābeles vai kartupeļus vai ko, tad citreiz knapi tik kaut kas tur iznāk, jo mēs nevaram ieprogrammēt, cik ābols lai ābeli atnes, vai arī cik liela augļu daudzumu šogad var nopļaut. To nevar ieprogrammēt. Tas vai nu ir, vai nu nav. Tur ir Dieva svētība un Dieva kārtojums klāt. Man arī tik daudz ābolu dārzā, kad es nezinu, kur lai es viņus lieku. Es viņus tos smukākos salieku ārā kastē uz ielas. Pēc brīža viss ir tukšs un atkal var likt. Un priecājos, vismaz nav tik daudz jāizmet. Bet tā ir, ka es domāju, mums nav bieži tādi gadījumi, ka mēs varētu sacīt, nu gan ir daudz, ko lai es daru. Tam vienam brālim, viņš bija nonācis pie savas ražas. Mantojums bija viņa raža, ko viņš saņēma tagad no vecākiem. Un otrs sacīja, man arī būtu daļa pie tā. Kas jādara tad, kad mēs saņemam ražu, vienalga, vai tā būtu algas raža, vai mantojuma raža, vai lauku raža, vai kāds cits novēlējums, vai kas, bet pēkšņi mūsu rokās kaut kas ir, man ir. Tas, ko Jēzus šeit gribēja pateikt, viņš filmē šo cilvēku, to bagāto cilvēku, un viņš neatrod nevienā brīdī, kad tas cilvēks savā jautājumā, ko lai es daru ar to, kas man ir, dodiet man padomu. Viņš neatrod nevienā brīdī, ka viņš Dievam pateiktos. Ka viņš nāktu pie Dieva un sacītu, Dievs, es negaidīju, kad es sēju pavasarī, es negaidīju, ka rudens man būs tik bagāts. Tā ir tava žēlastība. Es pateicos par to, es nezinu, kā es varu tev izteikt. Tas nebija man pelnīts, un tu man to visu devi. Un tagad es esmu tik bagāts ar graudiem, ka es nezinu, kur lai visu liek. Dievs, tā ir tava žēlastība. Tādu noti neatrada pie šī cilvēka. Un man liekas, ka manta kļūst par ļaunumu tur, kur pirmkārt neatrod Dievs vietu šajā notikumā. Un ja mēs gribam sevi uzticēto padarīt par svētību, tad tas pirmais, ko mēs varam darīt, pateicies Dievam. Pateicies Dievam. Pateicies un priecājies un novērtē to. Jo kāpēc mums Dievam ir jāpateicas? Bībele saka, visa zeme pieder Dievam. Mēs esam zemes īrnieki. Mums ir jāmaksā īres maksas. Un to Dievs tā ir gribējis. Ne tāpēc, ka viņš mūs uztur kā savus kalpus, kas rūpētos, lai Dievam klājas labāk. Viņam to nevajag. Bet viņam ir cits plāns, ka no tās īres naudas viņš grib sakārtot taisnību pasaulē. Un tur katrs ir līdzdalībnieks, lai pasaulē būtu taisnība. Un cik tālu mēs Dievam īres maksas nemaksājam, iestājas netaisnība. Un tas ir tas pirmais, kas ir ļoti svarīgi. Tad, kad mēs saņemam
algu. Mēs jau varam sacīt, pats svīdu, pats cēlos, pats ilgi strādāju. Bet kurš tad deva iespēju, kurš deva spēju, talantu, rokas galvu, laika apstākļus, mieru laiku zemē? Dievs to deva. Mēs varam Dievam pateikties par katru algu, par katru labumu, kas nonāk mūsu rokās. Varam pateikties, Dievs, paldies, ka tu man to devi. Un nejautāt pirmkārt sev, gudrais, kā tu esi varējis tagad, kur liks to, ko tu sarūpēji. Bet sacīt, ne, Dievs, es ļoti vērtēju to, ko tu man iedevi. Bet kāds ir tavs prāts? Jo paldies par to. Otrkārt, no senām dienām bija pieņemts Izraēla tautā nest Dievam upurus. Arī no mantas. Šis cilvēks nenodarbojas ar tādām domām. Man tak vajadzētu Dievam kaut ko upurēt no tā, ko viņš man ir devis. Pienest kādu upuru. Šodien mēs sakam, mums jaunās derības draudzei upuru nav, jo Kristus ir mūsu upuris par grēkiem. Bet upuriem ir dažādi nosaukumi. Ir grēku nožēlas upuris, ka mēs gribam Dievam pateikt, Dievs, es izdarīju zaudējumu tavai valstībai, un es to zaudējumu nevaru atlīdzināt, bet es gribu vismaz kaut ko dot, parādot savu sirdi, ka man ir žēl, es gribētu savu zaudējumu atlīdzināt. Jo katrs grēks, katra netaisnība, katra valoda, kas skādē, tas Dievam godu laup, tas iesit roku Dieva valstībā. Tas ir grēka no upuris, bet ir jau arī pateicības upuri. Ka nevis, un ir tādu upuri, kur cilvēki saka, Dievs, es tev došu un dod tu man. Es tev gribu kaut ko samaksāt, bet tu tāpēc palīdz, lai man izdodas. Bet ir tie pateicības upuri, kad nevajag Dievu piekukuļot, kad nevajag viņu iestumt kādā virzienā, bet vienkārši pateikt, Dievs, es esmu ar tevi vienots, ar tavu darbu vienots, ar tavu valstību vienots, ar tavu godu vienots, ar tavu garu vienots, un es to vienību gribu apliecināt. Un kā es to varu apliecināt? Tev kaut ko dodot. Un tās ir tās durvis, pa kurām mēs drīkstam ieiet, lai Dievu iepriecinātu ar to, ka mēs viņam kaut ko dodam. Dod tie, kas Dievam kalpo, mūziķi, runātāji, kārtībnieki, mūzikas apskaņotāji, filmētāji, draudzes priekšnieki. Dievam kalpo un saka, Dievs, es tev no savas dzīves gribu dot to kā upuri. Tās stundas, to prātu daudzumu, to enerģijas daudzumu. Un ne tāpēc, ka man par to samaksās, bet tāpēc, ka es gribu tev to no savas dzīves dot, kā devumu, kā pateicību, kā pateicības upuri. Bet ir arī tas, ko mēs varam salikt kolekts kastē. Sacīt, Dievs, tā ir mana pateicība tev. Es tev gribu dot. Šim vīram nebija tādas problēmas. Viņš nekur neapstājās pie tādas domas, bet pagad, vai es nevarētu kaut ko Dievam dot. Nebija viņa problēma. Bet pļaujas svētkos mums par to ir jādomā. Tā arī mums nav mūsu problēma. Vai varbūt, ka tas kanālītis, par ko tā svētība tek, tas ir aizsērējis. Kādreiz bija tādas pieņēmums, Dieva aicinājums, 10. tiesa. Citi saka, vai cik labi, ka jaunā derībā nekur tā nav rakstīts, ka jādod 10. tiesa. Tā es esmu brīvs no tā. Ko tā tu Dievam dod? 5. tiesu. 1%.
sameklē to mazāko ripiņu makā, un ko Dievam dod. Un ne jau tikai kolekts traukā vien, ikdienā arī bieži ir tā, ka mēs varam piedalīties pie kaut kā, kur mēs sakam, Dievs, es redzu, tas tavai valstībai nāk par labu, tas tavam godam nāk par labu, tur es gribu kaut kur piedalīties. Dievam kaut ko dot. Ļauj svētki saka, dod. Dievs to aicina. Un tad, kad tu uzdod to jautājumu, ko lai es daru ar to visu, kas man ir, tā ir sacīt, neaizmirst Dievam pienest upuri. Tas trešais, ko mēs pie šī vīra redzam, viņš saka, mana dvēsele, tagad tev ir svētku laiks. Tev nav jāstrādā, tev ir šķūņi, tev ir viss pa pilnam, tu vari atpūsties un ilgi atpūsties. Tādos brīžos nerēķina, cik gadi ir nodzīvots un cik gadi vēl varētu dzīvot. Un saka, es vēl ilgi dzīvošu. Ik viens tā mēs domājam, es vēl ilgi dzīvošu. Spēki var beigties, bet es vēl turpināšu dzīvot. Tāpēc man vajag tos šķūņus. Un viņš neparunā ar Dievu un nesaka, Dievs, kā tu redzi man dzīves laiku? Kāda tam ir vērtība? Vai ir, ar tavās acīs vēl ir vērts, ka tu mani uzturi? Vai tu saki, no tā cilvēka nekāda jēga vairs pasaulē nebūs? Ka viņš savu dzīvi dzīvo kā nelga. Un, kā Jēzus saka, tu nelga, tu nezini, ka šī naktī beigsies tavu dzīvi. Padomā par to arī tad, kad saņem kaut ko lielu, neplāno savu laiku ar savu mēru, kurš ir pavisam dīvains mērs, bet jautā Dievs, manas mūža dienas, tās visas ir tavā rokā. Es gribu dzīvot no tavas žēlastības. Man nevajag vairāk kā manai dzīvei, kā tam, ko es gribu atstāt aiz sevis. Rēķinies ar Dievu laiku savai dzīvei. Lai nav tā, ka beigās tas lielākais, ko var izdarīt, uzlikt marmoru apmalu tavam kapam un uztaisīt 3-metrīgu pieminekli. Un pašā kapu labākajā vietā, kur viss paiet garām, tikko iet kapos. Tavs laiks ir Dieva rokās. Ko es darīšu? Mans laiks vēl ir ilgs, dvēselīt. Ilgs. Tu redzēsi. Tavs plāns ir nepareizs. Un tas ceturtais, kas varētu būt šeit, ko mēs neredzam pie šī cilvēka, viņš neiedomājās ne par vienu citu. Viņš dzīvo kā viens pats. Viņam neienāk prātā neviens cits. Vai tiešām es nevaru padalīties ar kādu? Un tas uz tiem diviem brāļiem. Tu, brāli, kas nedalies ar savu mantojumu, tu zini, ka tavs dzīves laiks ir Dieva rokās. Un tu, brāli, kas nesaņem to mantojumu, tu zini, ka tavs laiks arī dzīves ir Dieva rokās. Ieraugiet viens otru. Tu, kas nedabū un nenes naidu savā sirdī, kam būs vajadzīgs tas, ka tu nomirsi? Un tu, kurš nedalies, domā par to, vai tavs dzīves uzdevums nav arī kaut ko sadalīt, ieraudzīt kādu citu. Novērtēt, ka tev ir un rīkoties taisnīgi. Man ir viens briesmīgs izgudrojums, bet tā ir arī liela svētība.
Kristus nesludina nabadzību. Viņš mēģina cilvēku ievest kā pārvaldnieku par Dievu doto. Pārvaldnieks var būt nabaks, pārvaldnieks var būt valsts vadītājs. To visu ir jānosver kā taisnība. Un kamēr mēs jautājumā, ko lai es daru ar to visu, ieslēdzam tur iekšā Dievu un sakam, Dievs, tu man to uztici. Man ir jāizvērtē taisnīgi. Tikai no tevis nāk taisnība, no pasaules nē. Un ja es no tevis varētu saņemt katrai savai bagātībai, talantu bagātībai, un mantas bagātībai, un attiecību bagātībai, un savu uzdevumu bagātībai, visur saņemt tavu taisnību un pareizi nosvērt, tā rodās svētība. Tā no asarām rodas prieks, tā no nesagaidītā rodas pārsteigums. Tā rodas Dieva svētība, kas ienāk pasaulē, kur Dievs grib teikt, man ir ko dot katru rudeni. Mēs nevaram nevienu graudu izaudzēt. Tikai tad, ja Dievs iedod tam graudam spēku un zemē iespēju. Un Dievs to dod. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, kā Jēzus arī nobeidz šo stāstu, un viņš saka, tā iet tam, kas sev mantas krāja un nav bagāts Dievā. Nav tā, ka ir alternatīva, vai nu manta, vai nu Dievs. Nav alternatīva, nav tā, ka vai nu. Bet manta var būt, bet Dievs ir pārāk. Cilvēks nedzīvo no maizes vien. Kur sāk dzīvot no maizes vien, tur manta ir ļaunums. Kur sāk dzīvot no Dieva vārda, tur manta ir liela svētība. Un tāpēc ir vajadzīga tā uzvara, kas uzvar pasauli un pasaules domāšanu. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarējas pasauli, mūsu ticība. Tikai ticība Dievam, ticība savam radītājam un savas dzīves gājumam, kas no Dieva ir nācis. Ticība tam, ka es esmu grēcīgs un Kristus ir svēts. Ticība tam, kā ar jaunu sirdi es iekļaujos Dieva žēlstībā un Dieva darbā šajā pasaulē. Ticība tam, ka Dievs vēlas arī caur mani asars nožāvēt un svētību radīt. Ticība tam, ka es esmu arī Dieva roka šajā pasaulē, kurai jāatverās, lai kādam iedot. Un tā ir tā ticība, kas pasauli sakārto arī ar mantu. Un ļauj svētī, lai uz to mūs virza. Āmen.